Kā jau jums solījām, šajā Latvijas rallija čempionāta video apskatā vēlreiz atgriezīsimies Gulbenē, kur 14. februārī tika dots starts šīs sezonas otrajām sacensībām. Rallijs Sarma ir viens no vecākajiem autosporta pasākumiem Latvijā. Šogad tas svinēja savu 50. jubileju. Absolūtajā vērtējumā tajā veiksmīgākais izrādījās Emīls Blūms un Dīdzis Eglītis, kuri rallija noslēdzošajā ātrumposmā spēja noturēt līderu grožus savās rokās un kāpt uz uzvarētāja piedestāla augstākā pakāpiena. Paralēli cīņām Latvijas rallija čempionāta ieskaitas grupās Gulbenē uz starta stājās arī rallija sprinta un vēsturisko rallija automobiļu kausa dalībnieki. Starp viņiem šoreiz varējām vērot arī Can-Am Maverick bagijus, kuri startēja jaunizveidotā ieskaitas grupā. Mums ir jauna klase, saucās Side by Side klase. Esam beidzot nonākuši un izauguši no mini rallija līdz rallijam, un šodien mēs sacenšamies. Prognozes ir tādas, ka mums jau šodien jau ir vairāk nekā mēs bijām cerējuši, jo mēs esam 3. Viena Lietuvas ekipāža gan izstājās, bet principā mums te mazais Baltijas čempionāts, jo lietuvieši un igauni ir atbraukuši. Bet zinām, ka būvējās vēl viens bagijs un tā teikt rādam, kad ar viņiem te var pabraukt, un, jo tie bagiji ir. Viņus tikai vajag tā teikt ievilināt šeit un rādam, kad te var braukt, ka te visi forši un cerams, ka arī pārējie pabrauksies. Tikmēr vēsturisko rallija automobiļu ieskaitē viss bez pārmaiņām. Lai gan pirmajos 2 sacensību ātrumposmos lielisku sniegumu demonstrēja Māris Ērts ar Subaru Impreza, jau pēc 3. posma līderpozīcija atgriežas pie šīs klases ātrākās ekipāžas. Kristaps Dzīvītis ar savu sarkano Audi trasē demonstrē iespaidīgu ātrumu, kas atspoguļojas arī absolūtā vērtējuma tabulās. Līdz pat rallija finišam viņš ir redzams starp top 6 braucējiem. Uz 3. ātrumposmu tā kā braucām tā kā jūtamies, noķērām tādu pārliecību, bet pirmie 2 bija tādi nebija brauc. Tur slīd, tur neslīd, tad kā braukt taisnāk, plašāk, tā bija daudz jautājumu sev. Tāpēc arī tā, nepārspīlējām, sapratām, kad sajūta ir tāda, kāda ir, un ir jādabūna tā sajūta, nevis jābrauc pa grāvi, kā saka. Ātrumposmi ir labi, viņi ir ātrāki, ne tā kā man liekas kā Alūksnē, bet es šodien kaut kā nevaru nespēju atrast savu to ticēšanu tam, ko es esmu pierakstījis. Mēģinu jau to tempiņu nedaudz kāpināt, bet tie ātrumposmi ir diezgan, es teiktu, atšķirīgi viens no otras. Bet ir forši, dopi ir labi, šogad ļoti interesanti, viņi ir savīti un ļoti labi. Tādā ziņā visi baigi forši patīk. Esam pastrādājuši ar Kārli Nebaru, Guntaru Berķi un Mārtiņu Čikustu pie stenogrammas. Kaut kā mazliet tuvāk esam. Sanāk kaut kas arī sanākt. Cīņas jau ir tā, lai cīnītos, ir jābrauc, un ar to katru braukšanu arī tie kilometri vācās, un tas temps kaut kur kāpj. Bet droši vien, ka nebūs tā, ka 2. ziemas rallijā varēs uzreiz cīnīties pa kaut kādām top vietām, bet priecē tas, ka esam stabili, braucam stabili, kaut kādas tās sekundītes pamazām sarūk no vadošajiem braucējiem, un tas, laikam, ir galvenais, jā. Šī ir man debija vispār ziemas rallijā kā tādā, bet kā līdzjūtējam, cik sevi atceros, laikam jau kā sākām braukāt uz kaut kādiem rallijiem, kaut kādos 2000. gados, tad praktiski visi šie ralliji bija apmeklēti kā līdzjūtēji. Tagad esam saņēmušies un to ralliju izbaudām no otras puses kā braucēji. Rallija sprinta ieskaitē drāma ir krietni lielāka. Pirmajā ātrumposmā ātrākais ir Miks Ķēnavs, jo pēc mirkļa viņu apsteidz Jānis Vorobjovs, bet 3. ātrumposmā tehniska defekta izraisītas avārijas dēļ Miks ir ārā no sacensībām, un raugoties šajos kadros varam teikt paldies Dievam par to, ka viss šajā situācijā, ja neskaita norakstītu auto, ir beidzies salīdzinoši labi. Līdz pat rallija finišam Jānis Vorobjovs tur uzņem to tempu, un pat beidzamajā ātrumposmā iznīcināts riteņa disks netraucē Jānim sasniegt finišu un ieņemt 1. vietu RSK ieskaitē, tuvāko sekotāju Gunti Lielkāji, apsteidzot par 1 minūti un 15 sekundēm. 3. vietā rallijā Sarma finišē Jurģis Meisters. Vienkārši salūza disks un salūza vienā tādā labajā sasaistē, un nezinu, kāpēc. Tur vienkārši palika tukša riepa, un no diska palika pie ārējā kantīte pāri, un tā. Ir baigais prieks, protams, ka esam finišā, un viss ir izdevies.
Bet beigās mazliet veiksmīgi no mums, tā kā, trusciņi nogriezot. Bet tas ir sports un tas ir forši un tas ir tāds sajūtas, ko mēs te braucam meklēt. Vienmēr ir patīkami, kad ir spēcīgi konkurenti, tu vari sevi novērtēt. Un jebkurā gadījumā šodien braucam pēc sirds patiks, kā patīk un nav absolūti nekādi baigi uzstādījumi. Bet atgriežamies pie vēsturisko rallija automobīļu ieskaites. Kā jau minējām, konkurentiem nesasniedzams šajā rallijā izrādījās Kristaps Dzīvītis un viņa sārtais Audi 80. Interesantas cīņas varējām vērot šajā klasē pieteikto Subaru Impreza vidū. Kopumā Gulbenē uz starta tādas bija 4. Labāko tempu Subaru klubiņā demonstrē Māris Ērts. Viņam seko Inters Rezakovs, Jānis Paipals un Oskars Līdaks. Noķērām pārliecību un laidām kā kādreiz, to arī varēja just paši un, kā saka, arī laiks to parādīja. Prieks par padarīto darbu kopš alūksnes. Kaut kas ir sanācis, mājas darbs izpildīts. Forša sajūta. Bija jocīgi, no sākuma kūlā mēs paši kā mākam. Tu bišķi piesaistījām cilvēks, kas palīdzēja un uz labo pusi un sāk sadāt. Ja pēc pirmā apļa es to sekmīgu acīm es jau galīgi nevarētu likt, es jau girdēju ar čaļiem, te smējos, kad mani šodien bija jāstāj uz otru gadu, otrajā aplī tagad bija 5. dopā, tajā ātrajā sekcijā, pirmoreiz laikam tā atkal man tāda jauna pieredze, kad šipu riepas padodās, ko tas nozīmē, ka tā mašīna neiegā sāk peldēt, tāda sev, ka man visas riepas ir mīkstas, un tas tā šausmīgi pārsteidza un izsita vispār no ritma. Finišējām sapratām, ka tur ir galīgi viss slikti, priekšējās riepās tur vidus daļā vairāk ražu nav kā viņas ir, pārlikām tur aizmugri un tās riepas un tad tagad to 6. dopu daudz maz centāmies kā vilcēniņš pa sliedīti un 3. vietu tomēr noturējām. Tāds bija šis rallijs Sarma, kurš, kā jau mēs minējām, Latvijā notika 50. reizi. Tagad dodamies nelielā pauzē līdz pavasarim, un trasē atgriezīsimies 26. aprīlī, kad tiks dots starts rallija sprintam Vidzeme. Plašāku informāciju par šīm sacensībām meklējiet Autorallija LV.